Labdien! Nedēļas pēdējā vai beidzamajā brīvdienā pirms jauna darba cēliena. Nolēmu, aizlēmu arī es šodien kaut ko te parakstīt, ierakstīt. Tāpēc, kad es esmu pastaigājies, kā saka, pa āru, pablandījies pa Rīgas centru un laiks ir foršs, bet es neteikšu, ka viņš būtu baigi karsts. Tāpēc man te šādas tādas domas nāk galvā. Ņemot vērā arī to, ko es esmu skatījies un pētījis dabīgi, kad līdz tam, lai ar jums, cienītie klausītāji, skatītāji, vienalga, kā jūs tur definēt, uzsākt šo sarunu. Tātad pirmais, kas skar man tuvo tēmu Abrene, kurā bijušās Latvijas valsts prezidents Vairas Vīķis Freibergas un trīskāršēja ministru prezidenta Aigara Kalvīša personā tik vienkārši padirst. Ja neteikt precīzāk, noziedzīgi bez valsts referenduma, bez visas valsts referenduma, bez visas Latvijas tautas brīvas gribas izpausmes, tika uzdāvināti vienkārši Krievijai. Tā sanāca, ja? Bet tas, ka šis jautājums ir aktuāls, un viņš laiku pa laikam aktualizējas, pie tam dažādos rakursos vienkārši var parādīt, ka pavisam svaigi ir iznākuši šāda grāmata, kur ir uzrakstījusi Linda Vorpe, un saucas šī grāmata Viņpus upes. Abrene atmiņu stāstos. Faktiski labākais materiāls, ko es līdz šim esmu redzējis par šo tēmu, pie tā viņš ir bagātīgi ilustrēts, jo ilustrācija arī par to laiku ir palicis un tieši par Abreni ļoti maz. Bet šāda grāmata ir. Un kad cilvēki šai tematikai pievēršas, tas tikai nozīmē to, ka jautājums nav noņemts no dienas kārtības, un ka tas, kad es vēl vienreiz uzsveru, bez brīvas visas Latvijas tautas gribas izpausmes, šī gribas izpausme varēja būt tikai un vienīgi referendums, kad divi personāži uzdāvināja Latvijas teritoriju kaimiņu valstī, tas ir tā kā ir, ja? Bet tas, ka graudiņš nav dumšs, ja? Un nav viens savās domās, liecina ne tikai šī grāmata, bet es jums parādu citu. Tātad Latviju novadu tērpi. Skaidrāks par skaidru. Latviju novadu tērpi. Latviju novadu tērpi. Abrene. Parādu. Speciāli. Un to jau Negrauniņš nav izdomājis. Tātad izdevējs šim diezgan retam izdevumam ir Daugavas Vanagu Kanādas vanadzes. Skaidri un gaiši priekš idiotiem. Viss ir uzrakstīts. Saprotat visus šos humorus? Tātad tas ir izdots trimdā, emigrācijā, vienalga, kā to visu var nosaukt. Bet katrā gadījumā Kanādas vanadzes Ontārio ir uzskatījušas, tātad vēl precīzāk tātad mēs ņemam sekojošu atsauci, no kurienes tas viss ir ņemts, aprakstījušas šo materiāliem, aprakstījušas Rietumu Vācijas Daugavas vanadzes Vallijas Bērziņas vadībā, aprakstu ņemot no žurnāla Latviju Zeltene 26. un 27. numuru un tā tālāk. Tur vēl ir pārskatīt visu Latviju. Latviju rakstu un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Un nodrukāts tas viss ir Kanādā.
Un dabistiski, kad tas ir nodrukāts tad, kad bija Padomju Savienība un Latvijas Padomju Sociālistiskā republika, kas pats par sevi saprotams. Tā tad arī tajā laikā kaut kādi cilvēki domāja kaut ko nedaudz savādāk. Ja jau viņi izdeva veselu grāmatu, kuru nosauc vēl vienreiz uzsveru Latviju novadu tērpi. Abreni, vēl vienreiz parādu. Es pieļauju iespēju, ka daudz jūs redzat pirmo reizi vispār šādu izdevumu. Tā kā tādas lietas, kas skar abreni, bet mēs negribam, vai es negribu šodien apspriest abrenes lietas, te ir citi aspekti, kas būtu tā kā jārunā, ja? Nu, tā kā es neusticos Latvijas melu medijiem, ja? Nu, visādiem tur Delfiem, Apoliem un TVNetiem, ne es viņu spētu dabistiska, bet nu šos melu medijus, jo tie melu mediji, vai ne, dabīgi es viņiem neusticos, un tāpēc par visiem notikumiem, kas notiek, vai problēmām, procesiem, faktiem pat un tā tālāk, es vienmēr skatos alternatīvus avotus. Un tajā skaitā es skatos ukraiņu politologus, kas ir Kievas politologi, Ukrainas republikas politologi, tie īstie ukraiņi. Un lūk, viens no šādiem īstiem ukraiņiem, un kuram ar galvu 100% viss ir kārtībā. Nē, nu dabīgi, ka es skatos Gordonu un tā tālāk, nu, Arestovičs tie ir tādi paši, kas, nu, zvaigznes vienkārši, ja. Bet ir tāds Mihails Čapliga. Nu, viņš uzstājas arī krievu valodā, un tā viņš ir Mihails Čapliga. Un viņam ir beidzamais raidījums, kurš saucās Kakie imena azvučit Hristo Groziev. Iet runa par to, ka ir tāds Hristo Groziev, un par to es jau vairākas reizes teicu, ka tas ir baigi nopietnis čals, kas nodarbojas ar pētniecisko žurnālistiku, un rok ārā visus Krievas spiegus, aģentus un tā tālāk, un visu pārējo, ja. Nu, patiesībā viņš ārā neko nerok. Nu, ja tā reāli, es domāju, ka cilvēki, kas ir tēmā un cilvēki, kas kaut ko sajēdz no spēcdienestiem, es uzskatu, ka es kaut ko sajēdz, ja, tad dabistiski, ka mēs saprotam, ka viņš ir tikai rupors, tas ir runājošās lūpas, kuras kaut ko pasaka to, ko ir sagatavojuši tiešām spēcdienesti, bet viņi to paši pateikt nevar. Nu, tas, sapcīt, nav nekas slikts, tas ir pilnīgi normāls, tā strādā ļoti daudz valstu struktūras. Piemēram, Latvijā mums šāda struktūra, bet nu, mums viņa kā vienmēr ir anekdotiska, ja? Mums ir tāds portāls kompromat.lv, kuru vada tāds, it kā viņam pieder, kam viņš tur pieder, vēlns viņš zina, bet, nu, ir tāds Leonīts Jēkabsons, viņš pa purni dabūjis jau vairākas reizes, atdauzīts pa visādām muļķībām, ja? Bet viņš ir, un viņš un viņa šis portāls arī ir bijušās drošības policijas rupors. Nu, ja kaut ko vajag kaut kur nogāst, kaut kādu infu, ko patiešo nevar pateikt, ja, po drošības policijas vadību, tīpaši Intūmeņa laikā, nu, tad izmantoja attiecīgi šo te Jēkabsonu miskasti, ja, un tad viņš tur publicēja jebko vispār, ja, un tā tālāk, nu, pāris reizes dabūja pa dullo, ja, kā saka, bet, nu, tā situācija, tāpēc tas ir visā pasaulē. Uz šī fona Hristo Grozievs tiešām ir ļoti intelektuāls, inteliģents un nenoliedzami ļoti gudrs, bet nu tas, ka viņš saņem informāciju no Rietumvalstu spēcdienestiem, par to es nešaubos ne sekundi, un it īpaši no amerikāņiem, no tās iestādes, no kuras aizgāja Snowdens savā laikā, nu es ar humoru saku aizgāja, jo Nacionāla drošības aģentūra Amerikas Savienotās valstīs ir vislielākais budžets ir šai struktūrai, vislielākās iespējas apkopot, savākt informāciju un tā tālāk. Un vispār Amerikā kopumā šī izlūk, teiksim, kaut kāda, nu, izlūkošanas
pulciņš, nosauksim tā, viņu veido 17 spēcdienas, lai jūs vispār būtu lietas kursā, kā tas viss ir Amerikā, ja. Nu, lūk, un lielākā informācijas daļa dabīgi, kad iet no šejienes, tātad no struktūras, kas nodarbojas ar elektronisko faktiski izlūkošanu, satelītu izlūkošanu un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet kāpēc es vispār runāju par šo te Mihailu Čapligu? Es runāju par to, ka viņš pilnīgi atklāti, un tas ir absolūti pro-kievisks, pro-Ukrainas republikas politologs, viņš tāpēc ir mācījies Lielbritānijā, par kur visi normāli cilvēki mācās, ja? Vai ir mācījušies normāli cilvēki, ja? Lūk, un absolūti tendēts un atbalsta dabistiski, kad Ukrainas uzvaru šajā karā, ko ir uzsākusi teroristiskā Krievijas federācija ar savu agresīvo iebrukumu un tā tālāk, un te vairāk dziļāk jēgas skaidrot nav, bet ko viņš ir pateicis, kādas vairākas lietas, ko es gribētu noziņot jums, cilvēkiem, kas lasa Latvijas tikai melu mēdīs. Tātad pirmkārt, Hristo Grozjevs saņem informāciju no ārvalstu, pirmām kārtām rietumu spēcdienestiem. Tas ir pilnīgi normāli, un caur viņa muti, caur viņa lūpām tiek pateikts tas, ko patiešo nevar pateikt amerikāņi, nevar pateikt briti, nu, varbūt arī franči un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, vācieši, nezinu, vai tur var kaut ko pateikt, jo vispār Vācijas pēcdienestiem neviens neusticās rietumu pasaulē, nu, to es domāju, ka jūs visi zinat, jo tur viss čum un muģ no Krievu spiegiem, tieši tāpat kā mums drošības policijā. Tur katrs otrais ir federālā drošības dienesta virsnieks, ja? Tikai tur viņš ir virsnieks un te viņš ir virsnieks, nu, tā sanācis ir, ja? Nu, lūk, un tas būtu pirmais aspekts, bet kas man ieinteresēja vispār šajā viņa ierakstā, un viņš stāsta par laiku, kad vēl varēja novērst Krimas pavasari, saucamo ruskai vesnu, ja? Nu, citiem vārdiem sakot, ka pēc tam Krimas aneksija un tā tālāk, un visu pārējo. Un viņš tur izskaidro vienu lietu. Tagad padomāsim tā mierīgi, lēnām. Viņš ir piedalījies pasākumos Krimas pussalā, lai novērstu Krievijas invāziju ar tālāku okupāciju. Pats personīgi. Tā kā, nu tā. Un ko viņš saka? Kad tur veicot sarunas ar dažādu līmeņa politiķiem Krimā, tieši tad, kad sākās visas tās ziepes, un citiem vārdiem sakot, kad Krievi nozaga pirmo Ukrainas teritoriju, tad viņam izskaidroja sekojošu lietu, kā tiek strādāts ar valodu. Ar valodu. Tātad sākumā Federālais drošības dienests samaksā Kijevā deputātiem, Krievijas Federālais drošības dienests, saucamais piektais dienests, pētēja služba FSB, kura nodarbojas ar bijušām NVS valstīm, ja? No bijušām Padomju Savienības republikām, samaksā saviem aģentiem Kijevā no ultra nacionālām partijām vai nacionālām partijām. Nu, it kā, tas jau viss ir it kā. Kuras nobalso par ārkārtīgi stingru valodas likumu, kur Krievu valoda tajā pašā Krimā vienkārši tiek izsviest ārā no aprits. Kāpēc viņi to dara? Skaidri zinot, ka Krievu valodai jau tajā laikā, tieši tajā laikā, Krimā bija milzīga nozīme, jo lielākoties tur visi runāja krieviski un lietoja krievu valodu. Tātad, ko tas rada šāds pasākums? Šāds pasākums rada milzīgu piekritēju skaitu, kuri atbalsta caur to, ka viņiem ir it kā liekta iespēja izmantot savu valodu, bet visur ir paredzēta tikai mova, tātad ukraiņu valodē, pret
Ukrainas republikas interesēm un var taisīt visādus referendumus, var parādīties zaļie cilvēciņi un aiziet viss tas, kā rezultātā Krievija vienkārši šo pussalu nozaga. Bet nekādas tautas pretošanās jau tur nebija beigās. Viņš to pasaka atklātā tekstā. Atklātā. Ka Krievijas spēcdienesti finansēja gan vienus, gan finansēja otrus. Citiem vārdiem sakot, viena galva raustīja abas rokas. Un šajā sakarībā man visu laiku rodas jautājums. Ne jau tagad viņš man ar šito te Mihailu Čaplīgi ir radies. Dabīgi, ka nē. Dabīgi, ka nē. Man rodas jautājums par Egilu Helmani, par Pjotru Avenu un šīm saiknēm, par Šnores kungu, kurš ir strādājis faktiski Krievijas aizsardzības ministrijas struktūrā esošajā uzņēmumā un par ko viņš pēkšņi it kā ir aizmirsis. Un vēl dažādiem cirkiem. Pēdējais bija, piemēram, Aleksandra Šļivkina, vispār viņam uzvārds tagad ir Kirsteins, bet tā viņš ir Šļivkins, ja. Braucienu uz Ķīnas Tautas Republiku pie Ķīnas komunistiem par komunistu naudu, par Ķīnas komunistiskās partijas naudu. Un tā tālāk, un tur, ja to visu vēl kopā, tad tur dūls var palikt, vienkārši dūls var palikt ar visu šo nacionālo apvienību. Es te nerunāšu vēl, ka klāt tur ir visi viņķeļi, kuru saikne ar Krievijas ārējo izlūkošanu ir viennozīmīgi pierādīta. Arī es esmu izvietojis materiālus savā Facebookā, tur varat skatīties viņus, analizēt līdz dulumam, ja kādam ir vēlme vai interese. Uzreiz var pateikt, ka šie materiāli manās rokās nokļuva caur vienu no Latvijas Republikas iekšlietu ministriem. Bet ne Jānu Adamsonu, uzreiz pasaku. Ne caur Jančuku, bet caur Latvijas Republikas iekšlietu ministru savā laikā. Tā kā viss ir ļoti nopietni. Un šodien, kad mēs skatāmies, teiksim, reāli, ne īpaši gudras darbības, kuras veic Liāna Langa, īstajā vārdā Liāna Bokša, arī saistībā ar dažādām valodām. Tātad, te ir tādas nianses, ja mēs skatāmies pat viņas oficiālo biogrāfiju. 20. gadsimta 80. gadu sākumā dzīvojusi Krimas pussalā. 80. gadu beigās žurnālā Radņik avots, bet tas ir Krievu žurnāls Radņik, publicēti Langas Krievu valodā atzejotie latviešu dzejnieku darbi. Jānis Baltvilks, Juris Helts, Hermanis Marģers Majevskis, Gunārs Saliņš, kā arī viņas pašas Krievu valodā rakstītie dzejoļi, piemēram, numurā 3, 1987. gadā. 91. gadā aizbraukus un apmetusies Ņujorkā, ASV. Es tā vienkārši runāju, un man nospļauties, un pilnīgi pie dirsas, kas par ko to domā. Tie, kas... Jūs daudz tādu zinat, kur 91. gadā aizbrauc un apmetās uz dzīvi Ņujorkā. Daudz jūs tādus zinat, ja? Tā aizbrauc no Padomju Savienības 91. gadā un apmetās uz dzīvi Ņujorkā. Un ar čeku, nekas tur vispār. Pilnīgi nē, tā jūs ko? Tas ir aptuveni no tā paša seriāla, kā mums te viens arhitekts mācījās Vācijas Demokrātiskajā republikā,
Augstskolā, kur faktiski štazi slīpēja vācu valodas dialektus, jo tur gatavoja darbam nelegālos izlūkus, saucamā neļegaļnai razvietka. Bet tas ir atkal atsevišķs stāsts, un es dabīju, ka visi jūs saprotat, ka iet runa par Ulda Pīlēna personu, kurš te pa valsts prezidentu bija izdomājis kļūt. Paldies Dievam netika, jo es to uzreiz pateicu, ka netiks, jo pretējā gadījumā, nu pa viņu būtu izdots un savākts vēl 4 reizes vairāk materiāls nekā pa šito te Levita kungu, lai gan Pīlēns pēc šitā ir gudrāks par Levitu 10 reizes. Levits tas ir ne tikai padibene, bet viņš ir arī idiots, saprotat? Pie tam pašapmierināts idiots. Pīlēns ir gudrāks, tāpēc, ka čekā duraks neņēma. Nu, tur atsevišķi vēsturi, ja? Bet nu, aptuveni tas viss tie laiki sakrīt, ja? Ap to pašu laiku. Un atkal dabīgi, ka bez čekas, tur čeka vispār, tur čeka pilnīgi malā stāvēja, viņiem sajēgas nebija. Uz Ameriku aizbrauc mācīties Ilmars Rīmševica kungs. Oi. Vāks. Vienkārši vāks. Bet, ja jau mēs tā normāli esam šo sarunu sākuši, tad pāriesim tomēr pie vecākiem, jo jebkurš cilvēks veidojas vecāku iespaidā, bet dabistiski. Tas ir to cilvēku, kas viņu ir radījuši, un tie cilvēki, kas viņu ir audzinājuši. Tāpēc es publiski šeit, YouTube kanālā, uzdodu jautājumu. Šai te, es viņu arī, tā būtība tāda, es cilvēkus, kuriem ir baigās problēmas ar galvas, viņus nevar atcerēties nekādīgi. Bet šito te sauc Liāna Langa, dzimusi Bokša. Man ir 2 jautājumi viņai. Pirmkārt, kāpēc viņai ir tik aziātiska vai mongoloīda seja? Nē, es neesmu ne rasists, ne antisemīts. Pasargi Dievs. Bet es gribētu zināt par viņas vecākiem un vecākiem no abām pusēm. Vārdus, uzvārdus, dzīves vietas, izglītības, darba vietas, dalību komunistiskajā partijā, Padomju Savienības dabīgi, ka, jo es viņā saredzu mongoloīdus sejas vaipstus šajā sievietē, kura aktīvi nodarbojas ar latviešu atkrievošanu. Tas ir tāds, superhumors. Un es ļoti vēlētos no viņas uzzināt, kas ir bijis viņas tēvs. Lai gan atklāt sakot, es uzzinu. Bet es no viņas to gribētu dzirdēt. Pēc izglītības, nodarbošanās un tā tālāk un joprojām. Nu kā, Liāna? Slabu? Vai nav problēma? Jo, ņemot vērā, ka viņi iet no jaunās konservatīvās partijas, kur tagad atkal ir konservatīvā partija, vai vēl tur kaut kāda pārkonservatīvā partija, vai atkrievotā konservatīvā partija. Tur jau savā laikā bija viena šāda džude, Anna Patāpava. Juta Strīķa tur vēl līdz šim brīdim it kā iet kaut kāda strīda, lai gan visi, kas ir, kā saka, tematikā šajā tikai rēts jau gadu desmitiem. Jo šo saucamo Jutu Strīķi dienestā vai darbā, es nezinu, kas viņiem tajā laikā tur bija, drošības policijā pieņēma ar pasi
Anna Potapova. Nenoliedzams un neapstrīdams fakts. Akal ejam pie vecākiem. Kas viņai bija tēvs? Bija versijas, sāka peldēt vienā jaukā brīdī un saulainā dienā vai lietainā dienā, nezinu, ka viņš ir padomju virsnieks, tankists. Dobeles mācību tanku divīzijā, saucamajā Dobele 2. Un ka tur skolā ir mācījusies arī šī biedrene Potapova. Bet dziļāk rokoties, cik es sapratu, ka sanāca, ka viņš ir bijis nevis tankists, kas ir raustījis pedāļus un sajūgus T-80. Bet osobists, asobi aģel. Tur atkal ilgi jāstāsta tām paudzēm, kas šitos visus humorus nezina. Tātad katrā karaspēka daļā, kurai bija savs karoks un numurs, tātad atsevišķi karaspēka daļa. Tur atkal ir visādas nianses, bet sākam ar to vienkārši kā atsevišķi karaspēka daļa. Bija osobists, asobi aģel. Viņš staigāja tieši tādā pašā formā, kā visi šīs daļas virsnieki padomju armijas. Tikai vienīgā nianse, ka viņa amats saucās Operuполномоченный KGB СССР при ВЧ такой-то. Tūkoju. PSRS VDK operatīvais pilnvarotais pie karaspēka daļas numurs tāds un tāds. Un pat algu viņiem ieskaitīja komiteja drošības dabīga, ne jau zivju aizsardzības. Un tas būtu par tēviem, tāpēc variants, ka dēls par tēvu neatbild un otrādi, tā tas ir, jā, es tam piekrītu. Bet, ka mums ir jāzina savu varoņu biogrāfijas un viss par viņu tētiem un mammām, un arī vecmammām pat un vectēviem, es šeit neredzu neko problemātisku, jo personīgi es varu izstāstīt visu līdz kādai 5. paudzei. Kaut kur tā, jā. Tas tik tālu, cik es arhīvos esmu aizracies. Man nav pilnīgi vispār neviena jautājuma par saviem vecākiem no abām pusēm, par saviem vecvecākiem no abām pusēm un tālāk, uz kuriem man būtu kaut kāda problēma atbildēt. Saprotat, cik interesanti. Es neteikšu to, ka nekad neviens no viņiem vispār nekad nav bijis komunistiskās partijas biedrs, kad visi viņi ir bijuši aizsargi, kad ir cīnījušies latviešu SS leģionā, apbalvot ar dzelzkrastiem un tā tālāk. Man nav nekāda problēma. Man nav nekāda problēma izskaidrot, ka es nekad neesmu mūžā bijis komunistiskajā partijā. Pat ne biedra kandidāts. Komjaunatnē, jā. Slepojos ar to. Tāpēc, ka tur uzņēma aktīvus jauniešus. Es biju aktīvs un gudrs jaunietis. Lai gan disciplināro sūdu man bija skolu laikā vairāk kā vajag. Un vairākas reizes, starp citu, tika celts jautājums par to, ka man vispār no tās komjaunas varētu izsviest ārā. Vispār iekāps, bet labi, tas tā. Vēl viens aspekts, pie kā es gribētu apstāties. Es viņu atkal nolasīšu krieviski. Tā tad ir YouTube'ā sekojošas lieta, ko jūs varat atrast. Intervju с Велси Кларком. Иековаш на русском языке. Правда этой войны раскрыта
Это все еще возможно, jautājums zīme. Tātad tulkojas šo te visu tiem, kas atkal nesaprot krievisku, un tagad dabīgi, ka tāda paudze jau ir, ja? Un tas nav nekas traks, tas pilnīgi normāli, ja? Tātad tā ir intervija ar Lesliju Clarku, bijušo NATO apvienoto spēku komandieri Eiropā, 4 zvaigžņu ASV ģenerāli, kuram ir kaut kādas, es nezinu, vai 4 augstākās izglītības un 3 doktora grādi, bet nu viss tur, un viņš ir vēl aristokrāts, muižnieks, tātad viņam ir tur pēru titulu un kas tik viņam tur nav, tur biogrāfija tāda, ka, nu mēs tur varam aiziet, es nezinu, ja mēs viņam ūdeni varam pienest, tad tas ir baigi labi vēl, ja. Leslija Clarks. Viņš, starp citu, bija savā laikā ASV prezidenta amata kandidāts, un te ir lielākais humors, kad šo cilvēku es esmu redzējis personīgi. Nopietni. Un to var apliecināt milzīgs cilvēku skaits. Tāpēc, ka viņš bija pirmais ASV 4 zvaigžņu ģenerālis, NATO apvienoto spēku komandieris Eiropā, kurš ieradās Latvijā, lai paskatītos, kas te vispār notiek, iet runa par pirms NATO periodu. Un tāda bija izveidojusies situācija, pilnīgi nesaistīta ar mani, un ne es to gribēju ne kaut kur līdu un tā tālāk, bet es biju tas, kas viņu sagaidīja Sužu izlūgt desanta bataljonā, kuru viņš apmeklēja, un komandēju paraugu mācības, kuras viņš noskatījās. Kā arī ar viņu izdevās parunāties. Vispār saprotat, es kaut kāds idiots, te Latvijas, anekdotiskie čaļi, ja, te visa valsts, tur 2 miljoni iedzīvotāji tajā laikā, tā nebija pat 2, 2 varbūt bija, ja, un armija tur tāda, tur vēlams vien kāda, nē, Suži bija labākie, tas ir viennozīmīgi izlūk desant bataljons, tas bija vienīgais, kas vispār bija kā armija, jo tas pārējais jau viss bija viena rēka reāli, ja. Lūk, un tāpēc mums, Suži izlūk desant bataljonam, vienmēr bija jāsagaida augstākie viesi, kas ieradās, militāristi no NATO, lai, līdz NATO dabīgi tas bija, lai paskatītos, kas te vispār ir. Un tāpēc, kad es lasu šitā te, cik es saprotu, jau šodien alkoholiķa, narcisa un idiota Ģirta Valda Kristovska murgus, viņam ir grāmata, tur par ielaušanos NATO, kā viņš lauzies. Labi, ka alkohola veikalā viņš lauzies, bet NATO, ja. Es vienkārši varu pasmaidīt, ja. Es neteikšu par to, ka attiecīgi šis Leslija Clarks man apbalvoja ar savu apbalvojumu personīgo medaļu, kas viņam ir. Jo apvienoto spēku, NATO apvienoto spēku komandierim Eiropā ir savu medaļu vispār. Bet, labi, tas ir sīkums, un tas nav svarīgi. Tātad viņš šajā intervijā saka ļoti nepatīkams lietas visiem, jo viņš vienkārši pasaka to, ka rietumi neizprot Krieviju, rietumi nav izpratuši Krieviju, rietumi nav izpratuši, kas notiek ar Krieviju pēc augstā kara beigām, un rietumi nav izpratuši, ka to Krieviju sen vajadzēja izdrast vienkārši. Bet šodien process aizgājis, neteiksim, pārāk tālu, bet viņš nav labā vietā. Īsti tā, ja. Es ļoti ieteiktu tiem, kam nav ko darīt, gan šo Mihailu Čaplīgu, gan interviju ar Lesliju Clarku. Tur es saku, tur ir kaut kādas 4 vai cik tur augstākās izglītības, es tur visu pat pārskaitīt, viss nevaru, bet viņiem ir kaut kādi 3 doktoras grādi. Un, varat man ticēt, ka par NATO apvienoto spēku komandieri Eiropā, neliek cilvēkus Raimonda Graubes līmenī, tur tādu nav. Tur ir 4 zvaigžņu ASV ģenerāļi. Tāpēc paklausties, ko saka gudri cilvēki. Visu jums labu!